Koledžā strādāju, šis jau ir 2. gads. Ieguvumi tas ir darbs ar studentiem. Arī ikdienas darbā redzēt savu darba rezultātu, redzēt studentu izaugsmi, attīstību gan profesionālā jomā, gan arī cilvēciskā jomā. Studenti ir ļoti dažādi. Tas ir atkarīgs no katra studenta individuāli, cik viņš ļoti vēlās augt un attīstīties. Ir motivētāki studenti, ir arī, kas vēl īsti svārstās un nezina, kas ir tas viņa īstais dzīves aicinājums, bet tad, kad viņi noķer tā saucamo drive, tad viņi kļūst ļoti motivēti, mācās, attīstās un kļūst par labiem speciālistiem. Ārsta palīgam ir viņa paša cilvēciskās īpašības un kas ir tas darbs, ko viņš varētu darīt. Es noteikti nevarētu strādāt ambulatorā sektorā, ja man tur būtu pārāk garlaicīgi. Līdz ar to arī tiem ārsta palīgiem, kas mācās, vai tiem, kas plāno mācīties, tad šo studiju laikā ir jāsaprot, kas ir tas viņa īstais aicinājums un ar ko viņi vēlās, kas ir viņa tā nākotnes profesija, ko viņi grib darīt. Noteikti ir jāiemācās izprast cilvēku organismus, izprast fizioloģiskos procesus, saprast, kas notiek, ja process kļūst patoloģisks, kas mainās un ko vajadzētu novērst, lai palīdzētu cilvēkam. Ja mēs runājam par komandas darbu, tad komandas sasniegtais rezultāts vienmēr būs lielāks nekā individuāli sasniegto rezultātu summa. Komandas darbā tas, ko es mācu un tas, ko es stāstu, pirmkārt, tā ir cieņa viena pret otru, iemācīties respektēt, iemācīties vienam otru atbalstīt, attīstīt, redzēt stiprās puses, saprast arī, kādas ir vājās puses. Man vecāki strādāja neatliekamā medicīnā un es esmu uzaudzis tur. Un es pat nespēju iedomāties citu profesiju priekš sevis. Tas ir tas darbs, kas man patīk, un tas ir tas, ko es joprojām daru un arī turpināšu darīt. Volontēšanas process noteikti ir vajadzīgs, lai saprastu, vai darbs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā tiešām ir priekš viņu. Un šajā procesā ir jāpaskatās, ir dažādi tipi brigādes neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, kurās darbs varbūt tās kaut kādās niansēs atšķirās. Un izejot šo volontēšanas procesu, kolēģiem ir iespēja saprast, ko tad viņš īsti grib darīt. Un šis volontēšanas process, viņš noteikti nav viegls un ārsta palīgiem, kas nāk mācīties, viņiem noteikti nevajag pārvērtēt savas prasmes uz doto brīdi, jo tas nav rādītājs. Ja viņi jau mācās, viņi attīstās, un tas, ka viņi nezina visu, 1. vai 2. kursā, tas ir faktiski tikai normāli, jo 3. kurs ir tas, kad nostiprinās šī zināšana bagāža, viss tiek salikts kopā pa plauktiņiem, un tad arī veidojās šis speciālists, kurš tālāk izvēlās to novirzienu, kurā viņš grib strādāt. Bet medicīna vienmēr ir nemitīga attīstība, un pabeidzot 3 gadus studijas, nav tā, ka zinu visu. Cits kolēģis aicina izvēlēties neatliekamās medicīnas specialitāti, jo tā ir interesanti, aizraujoša, un darbs nekad nebūs garlaicīgs, viņš būs dinamisks, un vienmēr būs attīstība.